Labdien! Mans vārds ir Mātiņš, un es esmu smskredit.lv klients. Tāpēc es droši varu jums teikt, ka smskredit.lv ir numur 1 ātro kredītu aizdevējs un bija pats pirmais šāda pakalpojums sniedzējs Latvijā. Šajā video es vēlos jūs iepazīstināt ar smskredit.lv mājaslapu, un cik mēs zinām, Latvijā ir vairākas kompānijas, kas piedāvā līdzīga veida pakalpojumus. Un, ja gadījumā jūs šaubāties, nevarat izlemt, kuru kompāniju pakalpojumus tad izmantot, tad es vēlos jūs iedrošināt, es vēlos jums ieteikt izmantot tieši smskredit.lv pakalpojumus. Un pateikšu, kāpēc. Bet tagad paskatīsimies, kas tad ir nepieciešams, lai aizņemtu kredītu no smskredit.lv. Tātad pirmais ir jābūt Latvijas pastāvīgiem iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Otrais ir nedrīkst būt kavētu kredītmaksājumu vai pārkāptu parādsaistību. Neesiet melnajā sarakstā. Trešais ir nepieciešams konts kādā no Latvijas bankām ar pieeju pie internetbankas. Tas ir tāpēc, ka jums, lai pabeigtu reģistrāciju, vajadzēs pārskaitīt 1 centīmu uz smskredit.lv kontu. Un pēdējais, kas tad ir nepieciešams, ir jābūt aktīvs mobilā tālruna pieslēgums vai priekšapmaksas karte. Tātad šīs ir tās lietas, kuras ir būtiskas, un vairāk nekādu citu lieku papīru. Un dosimies tagad uz smskredit.lv mājaslapu. Un pirmais, kā mēs gribētu pievērst uzmanību, ir, ja gadījumā jūs neierakstījāt šeit ar roku, bet nonācāt šajā mājaslapā no kādas citas mājaslapas, tas ir no linka vai no banera, uzličinājāt, tad vienmēr pārbaudiet, vai šeit pareizi viss ierakstīts, vai atbilst mājaslapai, mājaslapas adrese, vai protokols ir HTTPS, tālāk tad certifikāts, aktīvs sabiedrība for finance, uzličinām, mēs redzam, jūs esat pieslēdzies smskredit.lv, uztur S4 Finance, cīkāk informācija, skatīt certifikātu, mēs viss kārtībā, mazums, drošība pirmajā vietā mazums kāds izdomā pakrāpties. Tātad, sadaļas, izējam šeit cauri, kas interesē pakalpojumi, kāds tad piedāvā, kā viss notiek, varēt iziet šeit cauri, kā aizņemties, kā atdot, kāpēc smskredit izvēlēties, Atbildīga aizņemšanās, Ja jums ir jautājumi, tad šeit ir biežāk uzdotie jautājumi un atbildes, Redziet, jautājumi, uzlīšanām uz jautājumu un saņemam atbildi. Tātad jautājumi un atbildes par aizņemšanos, par atdošanu, citu jautājumu. Ja tad jūs neatradāt atbildi savu jautājumu, tad ejam uz kontaktiem, un tad šeit ir tālrunis, varam zvanīt, varam čatot, varam aizsūtīt e-pastu uz info@smskredit.lv. Šeit mēs arī redzam, kad ir speciālā atļauja par patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā. Uzličināt varam paskatīties, vai viss ir kārtībā, vai strādājam godīgi, tātad, speciālā atļauja, licences, finance, viss forši, zīmoks ir, viss baigi labi. Strādājam kā nākas. Tālāk, tad, kāpēc es jums iesaku izvēlēties smskredit.lv? Tāpēc, ka pirmais, tātad, man patīk tas, ka smskredit.lv ir tā kompānija, kas nesēž uz savas peļņas, nesēž tur birojā, tur skaiti, piķīt nāk baigi forši dāčas, limuzīni, Viņi ir tā kompānija, kas dalās ar saviem ienākumiem. Un tāds svarīgākais ir labdarības projekts. Labiedarbi.lv. Tātad, mazliet pastīsimies, jūs gan jau, ka ziniet, kas tāds ir, bet, iesim ātri pastīsimies. Tad labiedarbi.lv ir smskredit.lv un draugiem LV sadarbības rezultāts, labdarības projekts ar mērķi atbalstīt un veicināt Latvijas iedzīvotāju personīgās attīstības un profesionālas izaugsmes iespējas. Super, man patīk, ka viņi tā rūpējās, ka tā atbalsta sponsorē, šādus labdarības projektus.
Tas ir tāds pats pirmais, kas man patīk. Otrais ir, ka viņi atbalsta sportu. Jā, to mūsu pašu hokeju, jā, ģenerāls sponsors, jā, hokeju, jā, basketbolu. Nu, super, nu, tāpēc man patīk, un es jums iesaku, jā, izmantot esmekredit.lv pakalpojumus. Un arī vēl kas, ka viņi pievērš īpaši lielu vērību klientu datu drošībai, tā kā jūsu dati ir drošībā, jā, tur būs viss kārtībā. Jā, un tātad arī šeit mēs varam izlasīt, ka tu palīdzi citiem, kad 50 centiem no tavu kredītu, esmekredit.lv ziedo labdarībai, jā, tātad šai labiedarbi.lv. Un šīs ir tās lietas, kas man patīk, ka firma, tāda liela kompānija, ja, dalās ar saviem ienākumiem, ziedojot labiem darbiem. Obligāti izlasiet arī līguma noteikums. Ja, viņš nav garš, izējam cauri lēnām, izlasām visu kārtīgi. Un tad jau varam iet uz reģistrācijas procesu. Tātad šeit mēs varam ievadīt kādu summu vēlēs, ja, pirmais kredīts bez maksas līdz 200 latiem, kā tu vari izvēlēties no 1 līdz 200 latiem, ja, bez maksas, tas ir bez komisijas, un uz cik dienām. Ja tas ir pirmais kredīts bez komisijas maksas, tad iesaku šeit ņemt maksimālo 30 dienas, jo tas neiespēdos komisijas maksu. Ja tas būtu atkārtots, tad komisijas maksa būtu, piemēram, atkārtots kredīts, ja, 200 lati, 20 lati uz 30 dienām. Bet ja paņemam, piemēram, uz 10 dienām, ja, tad tie ir 12 lati. Tātad komisija ir atkarīga no summas un no termiņa. Tad, nu, ja gadījumā jūs paņemāt pirmo kredītu jau uz mēnesi jau, un tur pēc tam 3 dienām, alga aizkavējās tur, mazums, kas, jūs varat pagarināt termiņu, redzēt par 7 dienām, par 14, par 30, bet, tas ir maksas pakalpojums, protams, tas arī atkarīgs ir no summas, ja, kādu jūs aizņēmāties, ja tie būtu bijuši 50 lati, tad, protams, šī termiņu pagarināšanas komisija ir mazāka. Tālūk, tagad, piemēram, jums vajadzīgi 50 lati, paņemam uz 30 dienām, pirmais kredīts, tad ejam uz, spiežam šeit saņemt ātro kredītu, ja, nonākam pie reģistrācijas lapas, un jāizvado jums ir profils. Tātad šeit ievadam personas kodu savu, jā, atcerieties, tātad neieciet melnajā sarakstā. Otrajā lodziņā ievadam tālruni numuru mobilo, uz kuru vēlēs saņemt informāciju, ja, un no kura vēlēs arī sūtīt pieteikumu atkārtotam kredītam. Ja tas ir, ja netiec pie interneta, ja telefonā nav internets, tad vienkārši varēsi pieteikties kredītam, nosūtot īziņu. Tālāk, tad e-pasts. Šeit ievadīja e-pastu, kuru lieto visbiežāk, ja. Tur jums sūtīs informāciju un, protams, arī rēķinu. Ja, parole ir jābūt vismaz 6 simboliem un vismaz vienam ciparam. Piemēram, Kristīna 11, ja. Tātad vismaz 6 simboli un vismaz vienam ciparam jābūt. Un tad šeit ir, redziet, jāieliek ķeksītis, ka jūs esat izlasījis noteikumus un piekrītat. Ja, tāpēc ir svarīgi vienmēr izlasīt noteikumus. Šeit ir, protams, pie katra lodziņa informācija, kas tur jāievada, ja uziet virsū, jūs varat redzēt. Tur ir informācija, kas tur ir jāievada pareizi. Un tad spiežam reģistrēties. Ja. Tālāk tur sekojiet informācijā, ja. Es jau esmu reģistrējies, ja. Jums būs jānosūta 1 centīms uz esmekredit.lv kontu. Tas ir, lai pabeigtu reģistrāciju.
Ja? Un, piemēram, ja jums ir konts SEB bankā, ja, tad sūtiet arī to 1 centīmu uz esmakredit.lv SEB bankas kontu. Tādā veidā tā nauda nonāks ātrāk, 1 centīms nonāks ātrāk esmakredit.lv kontā, ja, un tad jūs ātrāk pabeigsiet reģistrāciju, ātrāk saņemsiet atbildi, vai jūs piešķirat kredītu vai nē, un, protams, arī ātrāk saņemsiet kredītu. Un tā, kad jūs sūtīsiet to 1 centīmu, jums maksājumu uzdevumā būs jāievada, redziet, šeit, kas ir jānorāda, kā maksājuma mērķis veicot reģistrācijas centīmu maksājumu. Ja? Te ir rakstīts, tev ir jānorāda šāds maksājuma mērķis, tātad apstiprina reģistrāciju, numuru, ja šeit būs jāievada tālju numurs jūsējais, ja? Un jāieraksta piekrītu esmakredit.lv līguma noteikumiem. Tātad atkārtot jāapstiprina, ka jūs piekrītat līguma noteikumiem. Un sekojiet informācijai un gaidiet apstiprinājumu. Tātad, no manis tas būs šoreiz viss. Ja? Varbūt vēl gribētu piebilst, kad patīk arī, kad esmakredit.lv ir tāda sistēma kā bonus Latvija. Ja, tas ir. Jūs varat pastāstīt saviem draugiem par esmakredit.lv. Tavi draugi vai ģimenes locekļi reģistrējās un aizņemas kredītu no esmakredit.lv. Ja, un tu par to saņem savā kontā 5 latus. Tātad par vienu draugu, kurš aizņemas kredītu no esmakredit.lv, tu saņem 5 latus. Ja, tas ir šeit ievada e-pastu vai mobilā tālruņa numuru. Ja šis draugs pieregistrējās, nosūta 1 centīmu un 30 dienu laikā aizņemas kredītu no esmakredit.lv, ja, tad tu saņem par to naudu. Un tas tāds pluss, ka tu vari arī papildus pelnīt. Ja. Tad tas šoreiz viss no manis. Paldies, ka skatījāties, klausījāties un lai jums jauka diena!